Edīta Bankava tagad saspēlējās. Zeltīta Bankava īsti neredzēja šo piespēli. Tagad viņi izspēlē lielisku un tieši tā lieliskas Zeltītas Bankavas piespēle no aizvārds un no vārtus gūst no Zane Klāberi ar 12. numuru. Izdarīja RSU komandas kapteini Gunita Kārkliņa. Viņai bieži patīk izdarīt šo. Un otrie vārtiņi Zeltīta Bankava. Zeltīta Bankava ļoti lieliski aizved šo spēli. Un tikko bija jādevusi rezultīvu piespēli un tādu lielisku manevru. Kļūda saspēlē. Tomēr Tatjana Vārša saglabā bumbiņu. Un Tatjana Vārša. Šis ir tāds kā viņas tāds standarta metiens. Viņai ļoti patīk šie te velkošie metieni. Vēl viens metiens un beidzot vārti arī RSU komandai. Daces Palva gūst otros vārts un metiens noturēt rezultātu. Adamana. Metiens pa vārtiem un vārti! Kura gan cita, ja ne Edīta Bankava. Rubens šā turnīra rezultatīvākā spēlētāja, kā jau teica. Pašas spēles beigas ir nepieciešams gribenīgs metiens, vai nu ir, vai nu nav. Un kārtnīgs metiens bloķēts un varam apsveikt mainieces no Kocēniem Rubens komandu ar izcīnīto čempiona titulu Latvian Open sieviešu finālā. Fināla spēle var sākties. Tīri viņam bumbiņu atņem Abrāmovs. 3-2 pretuzbrukums Slekringam. Abrāmovs un bumbiņa vārtos. Bumba vārtos spēlētas 23 minūtes un 41 sekunde. Pretuzbrukumā 3-2. Abrāmovs saņēma piespēli vārtu priekšā un izdara precīzu metienu. Nespēja savu komandu. 2 minūtes un 16 sekundes. Un vārtī 2-0! Jānis Rajeckis izdara uzbraucienu uz vārtiem. Valērijas Bodnieks bumbiņu atvaira, bet tā nonāk pie komandas kapteiņa Mārtiņa Rajecka, kurš no tuvas distances uzbrukums, kurā var gūt vienus vārtus, taču ne vairāk. Lisovski nesanāk un tas ir viss. Spēle noslēgusies ar rezultātu 2-0 uzvar Cēsu Lekrings. Tādējādi kļūstot par 4-kārtējiem Latvian Open turnīra uzvarētājiem.